Ja jūs jautājat, vai XTB vai XM brokeris ir labāka izvēle, jūs esat nonācis pareizajā vietā. Šajā video es salīdzināšu abus brokerus blakus un palīdzēšu jums izlemt, kurš varētu jums labāk atbilst. Un ja domājat par konta atvēršanu, zemāk esošajā aprakstā atradīsiet saites uz īpašajām piedāvājumiem. Sāksim! Vispirms, drošība. XTB ir iekļauts Varšavas fondu biržā un regulēts galvenajās iestādēs, piemēram, FSA, FCA un SAISEC. Klienta līdzekļi tiek glabāti atsevišķos kontos. Un tas, ka XTB ir publiska uzņēmums, pievieno vēl vienu caurspīdības slāni. XN no otras puses ir regulēts CISEC, ASIC un IFSC Belizē, aptverot gan Eiropas, gan globālos klientus. Tas arī piemēro klientu līdzekļu atdalīšanu un negatīvās bilances aizsardzību. XN tirgū ir kopš 2009. gada un tiek uzskatīts par labi izveidotu starpnieku, kurā uzticas miljoniem tirgotāju visā pasaulē. Tātad, runājot par drošību, abi brokeri ir uz vienāda stabila līmeņa. Tas ir neizšķirts. Tad aplūkosim tirdzniecības platformas. XTB piedāvā pārlūk programmas bāzētu platformu, kā arī mobilo lietotni Android un iOS ierīcēm. Tā darbojas gludi un sniedz piekļuvi visiem klasiskajiem tirdzniecības rīkiem, tehniskajai analīzei, indikatoriem, zīmēšanas rīkiem un stratēģijas veidošanai. Lai atvērtu pozīciju, vienkārši izvēlieties aktīvu, ar peles labo pogu noklikšķiniet un izvēlieties jauns pasūtījums. Jūs saņemsiet vienkāršu pasūtījuma logu, kurā varēsiet iestatīt tirdzniecības apjomu, maržu, peļņas ņemšanu un zaudējumu apturēšanu. XM pretēji tam koncentrējas uz populārajām MetaTrader 4 un MetaTrader 5 platformām. Šīs platformas ir pieejamas darbvirsmā, pārlūkprogrammā un mobilajā ierīcē. Tās ir pilnas ar uzlabotiem diagrammu rīkiem, automatizētu tirdzniecību ar expert advisors un plašu indikātoru izvēli. Daudzi profesionāli tirgotāji dod priekšroku MT4, MT5 tās elastības dēļ, lai gan pilnīgiem iesācējiem tas var šķist mazāk intuitīvs nekā XTB patentētā platforma. Tātad, kura ir labāka? Manuprāt, ja vēlaties tirgot neatkarīgi ar vienkāršu un mūsdienīgu platformu, XTB ir priekšrocība. Bet ja dod priekšroku MetaTrader un automatizētām stratēģijām, XM varētu būt labāka izvēle. Nākamais runāsim par iemaksām un izņemšanām. XTB jūs vienkārši pārslēdzaties uz savu reālo kontu un noklikšķiniet uz oranžās pogas apakšējā kreisajā stūrī. Jūs varat iemaksāt ar karti, bankas pārskaitījumu vai vietējiem maksājumu veidiem, atkarībā no jūsu valsts. Oficiāli minimālā iemaksa nav, bet reāli es ieteiktu sākt ar vismaz $200. XM depozīto process ir arī vienkāršs. Jūs varat izmantot karti, bankas pārskaitījumu vai e-makus, piemēram, Skrill un Neteller. Minimālais depozīts ir tikai 500 US, kas padara XM par vienu no vispieejamākajiem brokeriem iesācējiem. Izņemšanas parasti ir bezmaksas, un apstrādes laiki ir salīdzinoši īsi. XTB. Šeit tam ir priekšrocība, jo tas ļauj atvērt kontu vairākās valūtās. Tas nozīmē, ka jūs ietaupāt uz konversijas maksu. Tas noved pie maksu. XTB ir viens no lētākajiem brokeriem tirgū. Starpības uz eiro USD sākas no 0,1 punktiem, vidēji ap 0,8. Akcijas un ETF ir bez komisijas līdz 100 000 mēnesī, un virs tā jūs maksājat tikai 0,2%. Valūtas konversija ir 0,5% un nav izņemšanas maksu. XM arī piedāvā konkurētspējīgas starpības, sākot no 0,6 punktiem galvenajās pāros atkarībā no konta veida. Standarta kontiem nav komisijas maksas, bet zero konti iekasē nelielu komisiju, bet piedāvā gandrīz nulles starpības, nav depozīta vai izņemšanas maksu, un valūtas konversija ir līdzīga nozares vidējam līmenim. XTB piedāvā zemākas maksu un stiprāku pašaizsardzības platformu neatkarīgai tirdzniecībai. XM no otras puses nodrošina piekļuvi MetaTrader 4 un 5, ļoti zemu minimālo depozītu un elastīvus kontu veidus. Mūsuprāt, XTB joprojām ir priekšā šajā salīdzinājumā, bet XM ir lieliska izvēle, ja dod priekšroku MetaTrader vai vēlaties sākt tirdzniecību ar mazāku depozītu. Aprakstā atradīsiet saites uz īpašajiem piedāvājumiem abiem brokeriem, tāpēc pārbaudiet tos, ja esat gatavs sākt. Ja šis video jums šķita noderīgs, neaizmirstiet atstāt patīkamo vērtējumu un abonēt kanālu,
lai saņemtu vairāk līdzīga satura. Paldies par skatīšanos!